cilvēki, un jau ir salikuši īkšķīšus, un mēs jau redzējām sirsniņas. Tas ir tik patīkami, ka jūs mūs gaidījāt Kadrija. 20 gadi biznesā, vadībā, spices vadībā, un tagad aizraujos ar sevi, savu ķermeni, jaunību, veselību. Esmu izgājusi arī apmācības padziļinātas, un Elita, brīnišķīga mana draudzene, pateicoties kurai es esmu atraduši šo brīnišķīgo ceļu, par ko mēs tālāk runāsim, kas tad ir tāds vērtīgs mūsu jaunībā, ko mēs esam atraduši. Elita, mūzikas producenta, festivāla organizatora un preventīvās veselības attīstība, veselības, jaunības fane. Tas mūs vieno visvairāk, un tāpēc arī mēs nolēmām iznākt pārunāt tieši par šīm tēmām. Elita, kamēr es runāšu, zīmēs kaut ko jums parādīt, un es izstāstīšu, kāpēc mums tā spontāna tāda vēlme, un ka es teicu, Elitai jānāk parunāt par to ātri. Un mēs burtiski vakar sarunājām, un šodien izlēmām, kad jāparunā. Un es skatījos ļoti interesantu Netflixā filmu. Kāds noteikti ir dzirdējis par tādiem blue zone, zilās zonas un longevity, kur viens sportists, kurš ir arī Guinness rekordists, 20 gadus ir veltījis tam, viņš ir pētījis pasaulē vietas, kur cilvēki dzīvo 100 un ilgāk gadus, un kur viņi ir koncentrēti pietiekoši daudz, lai tās varētu saukt par šīm zilajām zonām, kur cilvēki atšķirās no ikdienas. Un kas tad tur visiem ir vienojošais? Ļoti interesanti, jūs noteikti nevarat iedomāties. Bet, protams, tas, ka viņi paši audzē, ēd veselīgu pārtiku, viņi atrodas vai nu salās vai kalnos, kur viņi ir prom no urbānās dzīves, un viņiem netraucē pārstrādātā pārtika un industrija ikdienā. Un tas ir tā atslēga, kas viņus visus vieno. Plus, protams, kustība, domāšana. Viņi domā pavisam savādāk, nevis kā nopelnīt, kā nopirkt, kā izdzīvot, aizejot uz darbu. Viņi domā, kā katru brīdi pavadīt piepildīti un kā ieguldīties sevi un apkārtējos un kā būt klātesoši. Principā tas ir tas, kas arī mūs vieno ar Elitu, kāpēc mēs arī satikāmies, īši izstāstīšu. Paldies, Anita mums raksta, lieliski izskatāties un ļoti aktuāla tēma. Paldies, mīļš. Līdžamies. Jā, vai ne? Andra raksta, sveikās, burvīgās. Un tātad, kāpēc mēs vispār ar Elitu tā esam un kāpēc mēs satikāmies un kāpēc jaunība un šūnas? Tad, kad es vadīju spici, un tas bija īsi pirms pandēmijas, kad es saņēmu šo paaugstinājumu, pirms tam es nostrādāju 7 gadus, saņēmu paaugstinājumu, un īsi pēc tam, kad saņēmu paaugstinājumu kļūt par vadītāju, uzzināju, ka esmu stāvoklī. Un tad, paldies Dievam, pie manis atnāca Elita, kuras nebija redzējusi senāku laiku, un es viņu ieraugu, jo pirms tam, kad Elita pie manis nāca, es domāju, ārpēc viņa ir noskrējusies, nogurusi. Vienmēr var redzēt, ka viņa pēdējie spēki viņa saņēmusi, bet viņai viss izdodās, un viņa iet peldēt, un visu kaut ko dara, un ēd veselīgi, un tāpat var redzēt, ka, ir nes daudz uz sevis. Un viņa atnāk un izskatās tā kā tikko no ģīļa kabineta iznākusi. Pilnīgi tā kā tāds makeovers, es tā skatos, tas prasu viņai, Elita, ko tu izdarīji ar sevīm? Es domāju, tūlīt man sauks, bijusi tur tāda operācija, tu bijusi, nezinu, Turcijā vai kur. Izrādās pavisam vienkārši. Viņa ir pievienojusi savam uzturam klāt tādas vērtīgas, sabalansētas uzturvielas, kuras mūsu organisms pats neražo un kuras atjauno šūnas. Un viņa gada laikā ir vienkārši atjaunojusies un 10 gadu mīnusā. Un Elitai ir, es nezinu, man gribas teikt 56, bet es īsti nekad nezinu, cik tev gadi. Cik tev gadi? 63. Lūk. Redziet, un man ir 47. Mums abām bērni, mēs daudz visu kaut ko daram un gribam vēl vairāk paspēt, tāpēc mums tas ir svarīgi. Reku Ilze raksta, paldies, Elita, un kāda ir ļoti aktuāla un vērtīga tēma. Paldies, Ilze, paldies. Un tā mēs ar Elitu iepazināmies, un es uzreiz redzot rezultātu, teicu, man arī to vajag. Un es arī sāku lietot. Es lietoju jau 7 gadus, un man ģimene arī tagad. Un Elita paspēja uzzīmēt? Jā, es, protams.
Tur nekas sarežģīts nav, bet es nezinu, Un kā tu varēsi redzēt visu tas tu to. varēsi pastāstīt, un pirms tu sāc stāstīt, man vēl jāpasaka vēl viena lieta. Tiem, kuriem liekas, ka viņiem jau nokavēts, jo mēs jau vēl aktīvas jaunas. Elita pastāstīs par savu mammu, es par savu omi. Mana ome pirms 3 gadiem gulēja uz gultas ar pamperiem, ar pīli, skābekļa aparātu. Viņa nekur negāja, viņa mira nost. Un viņa katru vakaru no mums visiem atvadījās, tā, kad visu laiku sauc pie sevīm, sauc ātros, un tad vēl opiņš bija dzīvs. Un opiņš viņu aprūpēja, viņš visu darīja. Tad notika tā, kad opiņš nonāca situācijā, par ko stāsta citreiz, kur nepaveicās un viņam nācās aiziet, lai arī tas nāca par labu omei, jo omei nācās mainīt savas domas un meklēt, kā tad viņa var dzīvot pati. Un tajā laikā es viņu iepazīstināju arī ar produktiem, kas atjauno šūnas. Un tagad manai omei ir pāri 90 gadi, un viņa staigā pati, un viņa nesēž uz pīles. Viņa dzīvo viena pati, jā, viņai ir visu laiku, kas aiziet mūsējie un aprūpētāji, kas aiziet un aiznes un kaut ko viņai nopērk, un viņa grib pati, viņai ir savs ritms, viņa pat negrib, ka kāds pa nakti pie viņas paliek. Un viņa grib dzīvot, un viņa grib dzīvot vēl ilgāk. Viņai tagad tuvosies 91, viņa grib dzīvot vēl ilgāk. Labi, Elita, es aizņēmu jau ēteru, tagad viss ēters te. Viss par lietu, jo tie reālie dzīves piemēri jau ir tie, kuri apliecina to, ka mēs esam atraduši kaut ko ļoti vērtīgu, un ar šo ir jāpadalās. Tas, kāpēc es esmu šajā biznesā, vai kā lai saka, ja misijā varētu pat teikt, ja, ka es dalos ar to, ko es esmu uzzinājusi, un tie ir jaunākie zinātnieku sasniegumi un atklājumi, kurus mēs ņemot vērā, varam ļoti mainīt savu pašsajūtu, savu organismu veiktspēju, palīdzēt sev un citiem. Un tas, kas mani uzrunāja, noklausoties Skandināvijas veselības koncepciju, bija ļoti vienkārša lieta, man likās, Evrika, tik vienkārši. Kā saka, viss ģeniālais ir vienkārši. Tu pat neticās, cik vienkārši, vai ne? Tieši tā, saruna ir par mūsu šūnu. Kas ir šūna? Šūna ir ķieģelītes, no kā mēs esam uzbūvēti. Ja? Mēs esam 37 triljonu šūnu, sakopojums, staigājošs, kustošs, dzīvojošs, apbrīnojams dabas radījums. Ja? Un vēl apbrīnojamāk ir tas, ka šis visu laiku atjaunojas. Nav tā, ka mēs, nopirkām mašīnu, mēs braucam ar tādu, kā viņi ir, varam tur kaut ko uzķūnēt, bišķīt kaut ko pielikt, ja, bet pamats tomēr ir tāds, kāds viņš ir. Bet mūsu organisms ir apbrīnojama sistēma, kura visu laiku atjaunojās, visu laiku reģenerējās. Katru mīļu sekundi mums kaut kādas šūnas atmirst, kaut kādas šūnas dzimst no jauna. Un viņas visas būvējas no tā, ko mēs apēdam, kā mēs dzīvojam, cik mēs daudz elpojam skābekli, cik mēs daudz kustamies, cik mēs daudz izguļamies, cik daudz ūdeni mēs dzeram. Bet lielākā daļa no tā viss ir tieši tas, ko mēs apēdam, ko mēs liekam iekšā. Vairāk kā puse, varētu teikt, no visa sastāv šis uzturs. Un jautājums, kas tad ar to uzturu ir noticis, kāpēc par to vispār jārunā? Un bieži vien doktori saka, un visur, kur mēs lasām tos virsrakstus, ēdiet sabalansētu uzturu. Bet ko tas īsti nozīmē? Tas tāds virsraksts, tas tāpat kā alkoholam, ja? Viņš kaitīgs jūsu veselībai, bet mēs tā kā palaižam to strīpiņu garām, neizlasam un turpinām viņu lietot, ja? Jo ir jautri un forši, ja? Bet attiecībā uz savu organismu, ja mēs laižam garām šo virsrakstu, ēdiet sabalansētu uzturu, tad tās sekas agri vai vēl nāk ārā. Un tas tā kā, es gribēju tāpēc parādīt, es mēģināju uzzīmēt, gribēju YouTube laiku, vairs neesmu iemācījusies, kā tā var zīmēt, ja? Bet, var sakot, es uzzīmēju šūnu, tā kā šūnu, un viņai ir, visām mūsu šūnām ir apvalks, ir membrāna. Un šī membrāna sastāv no 2 taukskābēm, omega-3 un omega-6. Man droši vien otrādi šobrīd tas viss lasās, ja? Un kas ir svarīgi, ja, kad šīs te membrāna, viņai pēc mūsu DNS, jeb kā Dieviņš mūs ir radījis, šīm abām taukskābēm būtu jābūt 1:1. Kas ir svarīgi, ka mēs šīs taukskābes varam vienīgi un
vienīgais veids ir uzņemt ar pārtiku, ja viņas organisms pats nesintezē. Tātad tas ir tas, ko mēs ēdam, ja mēs esam tas, ko mēs ēdam, ja. Un, omega-6 ir tā kā cietā sadaļa no šūnas afalkiestēs uzzīmēs tā kā strīpiņu, un omega-3 ir elastīgā sēde, jeb tāds lodziņš, caur kuru notiek vielu maiņa. Ja mums ir tā kā dabā paredzēts 1:1, vai, teiksim, tur 1:2, 1:3, pieļausim dažādas vēl variācijas, ja, tad tas ir tas, ko organisms ar ko tiek galā, tad normāli visas vielas ievedās šūnā, šūna viņas pārstrādā kā fabriku un izvada šos te detoksus, ja, caur tiem pašiem lodziņiem. Tas, ko zinātnieki mums šobrīd brīdina un saka, mīļie cilvēki, esiet uzmanīgi, jūsu pārtikā šobrīd ir nenormāli daudz omega-6, tāpēc, ka omega-6 ir viss, kas aug virs zemes, ja. Tātad graudaugi pārsvarā, arī lopi, kas ēd graudaugus, kādreiz gotiņas ēda zāli, tagad viņas ēd kombikorumu, tas pats ar vistām, cūkām un arī ar zivīm. Viss, kas tiek mākslīgi audzēts, pamatā ir šīs, plus vēl dažādas graudaugu eļļas, ja, saulespuķeļa, rapšeļņas, viņas ir tik bagātas ar omega-6 un viņas ir lētas. Tās industrija izmanto visos iespējamos veidos, gan konservos, gan, teiksim, visas ātrās ēstuves, visi arī restorāni, es atvainojos, ja, bet izmanto, visi ir racionāli pieeja, ja, cepšanai, fritēšanai, visam izmanto šīs, un līdz ar to mēs tā kā caur graudaugiem, arī caur maizi, caur visiem maizes izstrādājumiem, viss, kas ar miltu izstrādājumiem, ja, pilns ir ar omega-6. Kur mēs dabūnam to omega-3, lai būtu tas balans, kad to sabalansēto uzturu dabūt, ja? Rekomendācija, jā, ēdiet zivis tur biežāk. Cik mēs bieži ēdam tās zivis, pajautāsim sevi godīgi, ja? Ir sevišķi paskaties saviem bērniem, kāda ir bērnu ēdienkarte restorānā, vai tur ir kāda zivs, kas tur tīstiņi, nageti un kaut kas tam līdzīgs, un makaroni, ja? Tas viss ir graudaugi un omega-6 biezā slānī. Un tad mēs brīnamies, ka bērni bieži slimo, ka viņiem ir alerģijas, ka viņiem ir 1001 problēma, ka viņiem ir uzmanības trūkums un vispārējais, kas nāk līdzi tam. Jā, bet sakot, atgriežoties pie omegām un šūna. Tātad ko mēs saprotam, ka mums ir ļoti daudz omega-6 daudz kur apkārt, un ko tas nozīmē? Pēc zinātnieku testiem, pētījumiem, ja, šobrīd mēs redzam, ka vidējais līmenis Eiropā ir 15:1, Amerikā 25:1, mūsu bērniem ir virs 25:1, manam mazdēlam bija 34:1 uztaisījām, un tas nav nekāds pārsteigums, ja, bet iedomājieties, kas tad notiek? Tātad mums ir cietās sadaļas 15 un vairāk, un tad viens lodziņš. Atkal cietas sadaļas, viens lodziņš, kas nozīmē, ka tas, ko mēs ēdam, cenšamies labu varbūt kaut ko ēst, vitamīnus dzert vai vēl kaut ko, pirmkārt, tas ļoti grūti nokļūst šūnās, un otrkārt, tas pārstrādātais detoks netiek ārā. To lodziņu, ar kuru iziet ļoti maz. Un rezultātā veidojas iekaisums pašā šūnā, šūnas līmenī sākas tā saucamais slēptais iekaisums. Un to mēs tā ikdienā neredzam, un arī ar parastajām asins analīzēm mēs to arī nevaram konstatēt, ja, jo tur analizē plazmu, nevis šūna. Šūna tas jau ir cits līmenis, un tur vajag īpašu aparatūru, īpašu piegājienu, lai mēs konstatētu, kāds tad ir tas apaugs. Bet mūsu zinātne ir gājis tik tālu uz priekšu, ka mēs to varam izdarīt šobrīd. Un, piemēram, jebkurš mājas apstākļos to var izdarīt ar mums pieejamiem testiem. Vienkārši komplektiņš, ja, saņemam šādu vienkāršu komplektiņu, kurā iekšā ir viss gatavs, lai tu paņemtu pāris pilienas asins, uz speciālu fosfapīra nosūtam uz laboratoriju Oslo. Mēs paši tos testus neveicam, protams, ja. To dara laboratorija ar tiešām augstas kvalitātes aparatūrām, smalkām, kuras var noteikt šo te šūnu līmenī, šo te mūsu proporcijas starp omega-3 un omega-6. Lūk, un tas, ko zinātnieki saka, ja tā proporcija ir virs 3:1, ja mēs 3 reizes vairāk apēdam omega-6 nekā omega-3, tad jau sākas iekaisuma process un ir problēmas organismam.
manā pieredzē man ir ļoti daudz un dažādi apkārt bijuši šie testi un pieredzes. Man pašai bija salīdzinoši labs tests, man bija 4,3 pret 1, bet arī tas nav, nav ideāls. Tas apmēram tā, kā jūs stāvat kraujas malā un jums tā kāja ir jau pāri viņai, ja? Tur tas nav vairs liela atšķirība, vai tur tev ir 5, 7 vai 10, bet tu neesi balansā, ja? Nu, un tā kā man bija laimes slimība, kuru, tā nepielīp, to mums, tā teikt, uzdāvina ērces, ja? Tad man, protams, bija svarīgi nokļūt pēc iespējas tuvāk šim te 1 pret 1, lai dzēstu vismaz šo iekaisumu, kas ir fonā. Un es reāli sajūtu rezultātus, ja man bija locītavas sāpes, problēmas ar kāpšanu pa trepēm, un es brīnījos, kas ar mani notiek, tāpēc, ka man likās, ka viss man ir labi, un kas tad, vienkārši dakteri nojauta, ka varētu būt kaut kas ar to saistīts, jā, pārbaudījām, tik tiešām attīstījusies šī te laimes slimība. Un es ļoti ātri tiku uz kājām, tiekot balansā, jā, man šobrīd tests ir 1,3 pret 1, manai mammai ir 1 pret 1, viņa kā pionieris, jā, viņa labāk zina, ja to visu ir paņēmusi uz sev, un viņa man katru reizi, kad mēs sazvanamies un parunājamies, viņa saka, vai meitiņ, ja man nebūtu šitas viss, ko tu man esi te palīdzējis sagādāt, tad noteikti es jau nebūtu starp dzīvajiem. Viņai ir 93 gadi šobrīd, un viņa arī dzīvo patstāvīgi savā dzīvoklī, tā kā tava Ome, ja? Un viņa nav jāaprūpē, viņa ir patstāvīgi pilnībā, viņa ir, kas ir arī svarīgi, pie pilnas saprašanas, un ne tikai. Viņa lasa dzejoļus, uzstājās pensionāru klubā, tur skečus spēlē. Pats jaunākais ķits, mamma prasīja, ka viņa gatavo skeču, un viņa gribētu par mākslīgo intelektu. Un tad mēs ar viņu iepazīstināju viņu ar mākslīgo intelektu, un ChatGPT sauca par ChatGPT, un tad mēs ar viņu tā kā iedarbinājām arī to. Tas ir tas, kā es ar prieku skatos, kā mana mamma tikus vaļā no asinsspiediena problēmas. Viņai bija gan augsts, gan zems, viņa dzēra 2 dažādas zāles. Viņai bija mikroinsults pirms tam. Visādas problēmas ar vēderizējām un sliktu miegu un vispār. Kas jau, kā viss saka, paskaties pasē, atbilstoši vecumam, viss šitās problēmas. Un kaudz ar zālēm uz nakts galdiņa, ja? Manā gadījumā es aizbraucu pie mammas, un nav šīs kaudzes uz galda ar zālēm. Ja? Ir Zinzino komplekts, ja, ko viņi lieto, un kas ir būtībā koncentrēta pārtika. Un jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kuri ēd maz, ir ļoti svarīgi, lai tas, ko tu ēd, tik tiešām ir saturīgs, lai tur ir tas vajadzīgās minerālvielas, uzturvielas dažādas, ja, vitamīni un tālāk viss, kas ir, un šķiedrvielas. Ja, par šķiedrvielām viņi ir vispār, jau teikt, ekstāzē, ja, kā tas palīdz sakārtot un kā strādā zarnu trakts. Un, principā, manā ģimenē praktiski visi lieto visus šos produktus, un katram ir kaut kādi savi ieguvumi. Protams, ir arī klientūra un draugi un paziņas, kuri, kaut vai tu, kas arī novērtē, kā tas strādā un bauda šo te lietu ikdienā. Un es esmu sev pieņēmusi, ka, jā, tā mūsu pārtika ir tāda, kā viņa ir, labāk viņa nepaliks, un mums jābūt saprātīgiem un jāņem un jālieto tas, ko zinātnieki ir atklājuši. Jo mēs arī, šis nav mūsu izgudrojums, apakšā ir zinātniskā padome, kas to visu ir pētījusi, tur ir Ole Eides, Norvēģis zinātnieks, kurš izgudrojas ir balanseļas formulu, kura šo omega-3 reāli notur dzīvu 35 stundas, un tādējādi tā ir klātesoša visu laiku mūsu organismā, lai atjaunotos, lai šūnas būvējoties, no viņām ir izēja materiāls no kā. Un tā ir tā lielā atšķirība ar tām aptieku pieejamām omegām, kuras tur uz dažādām akcijām ir pieejamas un tā tālāk, ja. Viņas, diemžēl, nestrādā. Mēs taisām arī testus cilvēkiem, kuri jau kaut ko lieto, jo ir ļoti interesanti, ja tu tērē naudu, tad kam tu tērē to naudu? Vai tas kaut ko dod? Jā. Dod, ja? Jo, ir viens jautājums, ka tu samaksā tur 1000 eiro par paklāju, kuru tu gribētu savā istabā, bet tev atved tikai
tā teikt, to apvalciņu no paklāja. Pats paklājs neatnāk, ja, tāpēc, kad, patiesībā jāsamaksā 3000, lai tu dabūtu īsto paklāju, ja, un tad viņš tavā istabā būs. Tā kā, ir jāsaprot, par ko mēs maksājam, kam mēs tērējam savu naudu, vai tas ir racionāli. Un tas, ko mēs šeit darām, pēc 4 mēnešiem mēs taisam nākamo testu un pārbaudam, kā produkti uz mums iedarbojas, kā tas strādā. Jo zinātnieki saka, ka 120 dienu laikā mūsu asinis pilnībā nomainās, un līdz ar to mēs jau varam pārbaudīt, vai tas, ko mēs lietojam, tik tiešām ir efektīvi. Un tas, ko mēs redzam, tas ir efektīvi. Tas ir, ko jūs mums redzat, un tas, ko Elita stāsta, papildināšu par to. Es esmu izgājis to ceļu, ko droši vien jums katram gribētos, noliekšanas un neticības ceļu. Es sāku lietot, man uzlabojās veselība, pazuda migrēnas, es mūždien cīnījos ar galvas sāpēm, gan migrēnām, gan vienkārši ļoti spiedīgām šeit, kad nevar pagulēt, kad ir slikta dūša. Muguras sāpēm, locītavu problēmām, vēdera problēmām, ādas problēmām un garstāvokļa bezmiega problēmām un emocionāliem dažādiem, kur grūti sevi savākt ar drausmīgām menstruālām sāpēm līdz regulārām ātrām palīdzībām un injekcijām. Un es regulāri slimoju. Tā kā es strādāju tirdzniecības centrā, kur ir trūka gaisa, ventilācija un kur tā pārtika, man bija ātrā pārtika, tur batoniņi, un es nereklamēšu nevienu ātro uzkodu, ja, bet varat iedomāties, tie, kas ir tur bijuši, tad man tās veselības stāvoklis tikai pasliktinājās, un iepriekšējiem vecākiem 2 dēliem man bija ļoti grūtas grūtniecības. Es ļoti daudz pazaudēju zobi, mati, nagi, ādā, pašsajūta, bezmiegs, un pēc tam krūts barošanas problēmas, nepietiekoši uzturs bērnam, kur viņš visu laiku prasa vēl, viss sāp, nav. Liekas, ka, ko vēl viņam izdarīt? Nācās piebrot. Svars man bija 25, pirmo bērnu, 28, un es domāju, ak, Dievs, kas man būs ar 3, un kā es to visu pēc tam, ko es iesākšu. Tā man tāda kā Dieva dāvana, un es teikšu tā tie, kas tā kā negrib dzirdēt vai tā kā noliedz, vispirms iepazīsties, izdariet, ko es kritisko, iesaiciet domāšanu, visu salīdziniet, paņemat produktu vai informāciju par produktu, aiziet pie kosmetologiem, dermatologiem, ārstiem, es to izdarīju. Pati pie Rēvalda aizgāju, pie visiem aizgāju un saņēmu atbalstu, ka tas ir labākais šobrīd produkts. Kāpēc vēl to uzdrošinos teikt? Es kādreiz strādāju uzņēmumā, kas izplatīja populārāko zīmolu, kas pieejams aptiekās, zivju eļļu. Viņi tiek tā saukt kā zivju eļļa, viņi arī ir zivju eļļa, kas arī nāk no Norvēģijas. Es zinu, no kurienes tas viss nāk. Es zinu, ko tur ķīmiski pievienojas. Es zinu, kā viņa darbojas. Pati pirms tam viņu lietoju, uztaisīju testu, es viņu gadiem lietoju. Nedarbojās. Tas ir, kāpēc nedarbojās? Ne jau tāpēc, ka cilvēki kaut ko speciāli jums sliktu darītu, viņi vienkārši nav iedzinājušies tik ļoti un sapratuši to, ka jā, ir tā dienas dēvā uzrakstīta, ir tās kapsulas, un tas cilvēks viņu iedzer, viņam pietiek dažām stundām. Sanāk tā, pirmais orgāns, kas viņu saņem, dabū, un pārējie vienkārši paliek badā. Viņa nespēja aizgādāt, jo nav dzīvot spējīga šī te omega, viņiem nav pievienoti klāt antioksidanti, un tas atbalsts, kā Elita minēja, ka 3-5 stundas, jums tas nozīmē ar rezervi, jūs, ja pat aizmirsīsiet laikā iedzert, jums vēl nākošā dienā organisms saņems. Un, ja rodas jautājumi, vai man to vajag, tad ierakstiet tajā ChatGPT vai Gemini vai kur, vai paprasiet ārstiem, kāpēc sastāv smadzenes, 60% tauka. Ja jums trūkst, tad jums būs smadzeņu migla, sāksies ātrāk demence, aizmirsīsiet, būs problēmas koncentrēties, trūks enerģijas, visu laiku liksies, esmu jau piegus, man visa kā pa daudz, es to stāstu pēc savas pieredzes. Un tai apkārt, protams, ir zinātne un pamatota. Un kas vēl kāpēc ir noteikts šis te testa starplaiks un šūnu atjaunošanās posms un mērīšana, un kāpēc šīs te analīzes tests ir tik īpašs, jo es arī šo salīdzinājumu izmēģināju. Taisot vienkāršas analīzes laboratorijā, tas ir tā, šodien piecēlos, sadzēros apelsīnu sulu, D vitamīnu un
ēdu auzu pārslu biezputru un rītā aizgāju, vai tāpat dienā aizgāju uztaisīju analīzes, it kā viss labi. Taču tas ir tas brīdis. Tas neparāda pirms un neparāda pēc. Man ir arī personisks piemērs, kāpēc tik ļoti tajā visā iedzinās arī testos par manu tēti. Manam tētim ir bijis infarkts, viņam ir diabēts, podagrā, problēmas ar muguru un vēl parādījās žultsakmiņu, nierakmiņu, un viņam bija ļoti traka situācija, ka vajadzēja steidzama operācija. Viņam ārsts, lai arī viņš lietoja visu veselīgo uzturu, visu atbalstu, un lai viņam bija ideāls analīzes, viņam ārsts anesteziologs nepielaida, jo teica tā, nevar tā būt, jo šodien uztaisījām analīzes, un ja es skatos pirms 3 mēnešiem tās, jā, šodien mums viņas labas, bet ja es Excelī savāku cilvēka paradumus, tad visdrīzāk jums nevar būt tik labas ilgtermiņā. Jums tikai šodien to parāda. Viņiem nav iespēja, un viņi nevar pateikt, kā tas ir ilgtermiņā. Viņi skatās pēc fakta šobrīd. Un tad mēs, protams, tētim taisījām visas, kas mums ir pieejamās, D vitamīnu, cukuru testu, balansu testu, lai parādītu, kad patiešām viņam var taisīt operāciju, jo tas viņam bija kritiski tajā brīdī. Tā kā, un runājot, pieņemsim, ar Evaldu par šo jautājumu, tad tur vēl pacēlās tas, kad mūsdienu mediķi, viņi nav izglītoti par uzturu. Viņi katrs ir speciālists savā jomā. Viens kā ārstēt ieplīsušu menisku, viens kā acu operāciju taisīt, viens kā pārstādīt sirdi, ģimenes ārsti kā ārstēt jau akūtas slimības, kādas zāles izrakstīt viņiem protokoli. Viņiem nemāca, kā caur uzturu palīdzēt cilvēkiem preventīvi atjaunoties. Pie kam tā programma, kas ir Latvijā uzturspeciālistu, un es nemācījos Latvijā, tā arī ir jau novecojusi. Viņi māca skaitīt kalorijas jau tukšos produktos, kas viņiem neiemāca jau to jauno būtību. Plus viņi neizmanto mākslīgo intelektu, jo, kā saka, nesaukšu vārdos, kas ir arī veselības ministrijā, mēs negribam, lai mūs aizstāja. Tāda ir tā situācija šobrīd, un to var saprast, tas ir cilvēcīgi, to visu var saprast. Tā kā skatieties atvērtām acīm, kritisku domāšanu, izvērtējiet, es to izdarīju, izmēģināju, pārtraucu, jo man likās, ka nevar būt tikai šis viens unikāls projekts, tas nevar būt tik vienkārši, tur jābūt kaut kādam trikam. Un tad man likās, jā, bet tas ir network marketings, kāpēc es nevaru nopirkt aptiekā? Tāpēc, ka aptiekā aptiekāram ir tik daudz produktu, viņš nevar viņus visus palietot, izlaist caur sevi un ieteikt. Tas nav vienkārši iespējams. Līdz ar to šo te ziņu nevar nodot. Tāpēc dibinātāji, izgudrotāji, zinātnieki izvēlējās šādu veidu, lai tas aiziet līdz cilvēkam. Lai es satieku Elitu, es viņu pazīstu, viņa man izstāsta, es uzticos, viņa man parāda pētījumus, es visu apskatos un es saprotu to, ka tas tā strādā. Un tāpat mans kritiskais pārts un neticība man nenoticēja un likās, jābūt, ka jāpārbauda citi produkti. Kad es pārbaudīju visu citus pieejamos, dārgos un tos, ko daudzi saka, jā, bet šitam arī tur ir tas un tas, nestrādā. Augu eļļas nestrādā, mums nav tas dzīvnieka ferments, kas šķeļ augu sēklas, kas šķeļ augu eļļas tā un pārstrādā visas eļļas, kurās pirms rūpnieciskas apstrādes ir augstas līmenis, viņas pie mazākās siltuma ietekmes, izņemot olīveļu no zaļajām olīvēm nerafināt, visas zaudē šīs te īpašības. Tāpēc meklējiet un pierādiet mums pretējo, ja gadījumā jums ir tāda vēlēšanās, mēs vienmēr tiecamies un priecājamies par erudītiem, ātriem, jaudīgiem cilvēkiem. Mērķis šodien, kāpēc mēs iznācām? Radīsim vairāk veselīgu cilvēku, radīsim vairāk komunas, kur mūs vieno jaunība un skaistums un vēlme būt jaudīgiem, jauniem, priecīgiem, enerģiskiem un iedvesmot citus, radīt tādas cilvēku kopienas, kur mēs esam smaidīgi un forši un priecīgi, kā piemēram es biju Oslo konferencē, un jau lidostā, ar ko es kopā lidoju, un viņi teica, var redzēt, ka tie ir mūsēji, viņi visi ir laimīgi un smaida. Jo viņiem ir enerģija, viņi jūtās labi, viņi ir priecīgi. Kādreiz, kad es braucu uz konferenci, piespiedu kārtā labprātīgi, es biju beigta jau lidojuma laikā. Likās, es vispār nesagaidīšu,
kā beigsies lidojums, kur nu vēl kāda konference. Es vienmēr saslimu, jo man tas bija pa daudz, man tas bija fiziska slodze pa daudz. Tagad es aizgāju ar kājām no lidostas, jo man gribējās pastaigāt, un es aizgāju stundu ar kājām, un vēl nosēdēju entās stundas konferencē, un vēl tik forši, viss tik superīgi. Tā kā jā, un cik forši cilvēki mums raksta, cik vērtīgi, svarīgi ir izglītot cilvēkus. Mēs vienkārši ļoti daudz ko nezinām, pie ģimenes ārsta man to nestāst. Nu jā, jo viņiem ir jāārstē, viņiem nav jāmāc jūs dzīvot, pie kam. Atcerieties, ka neviens no jums pie ārsta neies un teiks, ziniet, es lietoju alkoholu, dzeru kafiju, dzeru daudz pretsāpju tabletes, es nesportoju, ēdu, kā man ienāk prātā, saldumus, un man neiziet vēders, es slikti guļu. Parasti mēs visu darām, mēs ļoti priežīmīgi esam, jo mēs paši citreiz aizmirstam, kad mēs grēkojam. Un pat ja viņš būtu izglītots tas ārsts, viņš nevar palīdzēt. Mums ir reiz kauns to stāstīt. Tā kā jā, un vēl te mums saka, super dāmas, paldies par to, ko darāt. Paldies, cik jauki, un vēl te mums ir paldiesiņi. Jā, vēl pie tā, ko es stāstīju, es vēl atcerējos, ka ir viena vēl ļoti svarīga lieta. Jārēķinās ar to, ka omega-6 pats pēc savas būtības viņas uzdevums ir vairot šūnas. Un ļoti daudz cilvēki cīnās ar liekajo svaru, daudziem ir audzēji attīstās un tam līdzīgi jāatcerās, ka arī omega-6 pie šī ļoti piedalās, ja, un viņi vairo jebkuras šūnas, ja, viņi nešķiro, vai tās ir tauku šūnas, vai vēža šūnas, vai vēl kādas citas šūnas. Tāpēc arī, ja mums ir pārāk daudz omega-6, attiecīgi mēs visu laiku tā kā turam kāju uz pedāļa, ja, visu laiku spiežam grīdā, mums nav tās bremzes, jo omega-3 savukārt bremzē. Un vēl es gribēju pateikt, ka nav sliktu un labu omegu, viņas abas divas mums ir vajadzīgas, ir svarīgi, lai viņas būtu balansā. Un ne lielākā par 3:1, ja, jo tuvāk 1:1, jo labāk. Un trešā lieta, ko es gribēju vēl piebilst, ka ļoti svarīgi ir paskatīties, kas mums notiek mūsu zarnu traktā. Un mums šobrīd ir pilnīgi jauns instruments. Mēs esam absolūti laimīgi, ka mums ir unikāls tests pasaulē, pirmais tests, kurš no asins piliena var noteikt, kā strādā mūsu zarnu trakts, tātad viss tas daudzo baktēriju kopums, ko tad viņš īsti mums ražo tam mūsu organismam. Vai tas ir detoks, vai tas ir kaut kas labs, enerģija un vispārējais. Un jāatcerās, ka šīs baktērijas visu laiku kaut ko ēda, un atkarībā no tā, ko mēs viņām dodam, tās arī vairojās. Ja, tās gram negatīvās baktērijas vairojās no visiem cukuriem, miltu izstrādājumiem, visām ķīmiskajām vielām, ko mēs ēdam ikdienā, kas ir neizbēgami pievienots visu kaut kur, ja. Un savukārt labās baktērijas ēd šķiedrvielas, un ja mums to šķiedrvielu nav, mēs turam labās baktērijas badā, tad mēs nevaram cerēt, ka mums arī mikrobiomā būs šis līdzsvars, šis balans. Un šis jaunais tests, viņš tad parāda, vai mums ir arī mūsu mikrobiomā šis balans vai nē. Tā kā mēs ļoti gaidījām šo, zinātnieki diezgan ilgi strādāja pie šī, ja, jo tas ir sarežģīti. Līdz šim bija tāds ceļš, ka meklēt, kādas baktērijas mums dzīvo organismā, un tad analizēt, un tad ieteikt, ko tur mainīt uzturā un tam līdzīgi. Mēs esam mūsu zinātnieki gājuši soli uz priekšu, un skatās nevis to, kas mums tur vēderā dzīvo, bet tas, kas tur dzīvo, kā tas mums palīdz vai nepalīdz uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Tā kā ir mums jauns super tests, es arī uztaisīju, esmu aizsūtījusi, gaidu rezultātus, man arī ļoti interesē, kas tur man īsti notiek tajā vēderā, jo vislabākais ir nevis minēt, bet tiešām pārbaudīt, zināt, kas mums notiek gan šūnu līmenī, gan baktēriju līmenī, jo tās ir divas lielas svarīgas grupas, kas ietekmē mūsu ikdienas sajūtas un mūsu enerģijas līmeni. Un tā kā, ja šādi instrumenti ir pieejami, tad, man liekas, ir vienkārši, sievietes uzzina, kur tur tāds krēms foršs, vai tas tur labi iedarbojās, šitādas maskas, ja mēs visu izmēģinam uz sevis, mēs gribam arī, lai mums arī āda spīd, lai mēs jūtamies lieliski, ja. Bet šeit ir dziļāk tas viss, tas ir nopietnāk, tas ir pašā organisma būtībā, un ja mēs šodien solījām runāt par šo jaunības formulu, tad es varu teikt, ka es jūtos šobrīd daudz labāk nekā pirms 10 gadiem. Un tas, ko mūsu zinātnieks Pols Kleitons teica, ja jūs lietojat pilnībā veselības protokolu, tātad jūs nodrošinat nepieciešamās izējas gan baktērijām,
tad jūs varat pilnīgi droši pielikt 10 gadus kvalitatīvas, es uzsvēršu, kvalitatīvas dzīves klāt, nevis vienkārši pastiept garumā ar zālēm un dakteriem un operācijām un sistēmām slimnīcās un tam līdzīgi, bet tieši šo pilnvērtīgo dzīvi pagarināt, jo tieši šis rādītājs visā pasaulē samazinās. Jā, mēs kopumā ar medicīnas sistēmu tiešām varam pastiept cilvēku ilgāk to viņa dzīvošanu, neskatoties, vai viņš to grib vai negrib. Jā, mēs glābjam, mēs gribam, lai viņš ilgāk dzīvo, bet tas, ka viņš jūtās slikti, ka viņam viss kaut kas sāp un ka viņš turās tikai uz zālēm, ja? Tas ir otršķirīgi, ja? Mēs vienalga kaut kā pastiepjam, bet svarīgi jau ir, lai būtu tā pilnvērtīgā dzīve, kad mēs varam ar saviem mīļajiem kopā, kad mēs varam iet ārā un staigāt un peldēt un kāpt kalnos, kā es to daru, ja? Un būt pie pilna prāta, labu atmiņu, gaišu prātu, enerģiski, ja? Un ne tikai ir jau arī smukumam viss kaut kas, ja man ļoti tu labi izskaties, es saku, jā, es arī labi jūtos, ja? Jo kaut vai tā pati, ja mēs esam balansā, tad mums notiek asinsrite pilnīgi savādāk. Asins dabīgā veidā šķidrinās, no omega-3 dabīgā veidā šķidrina asins. Un kas notiek? Notiek tas, ka mūsu mazākais asins ķermenītis, eritrocīts, viņš var būt elastīgs, saspiesties un iet kapilāros. Bet kapilāri ir vislielākā apasiņošanas sistēma visam mūsu organismam. Ja? Un tā pati āda, lai viņa apasiņotos, ja, tam eritrocītam ir jātiek līdz tai ādai. Un ja viņš ir ciets, pilns ar omegām-6, viņš to nevar izdarīt. Tāpēc mums ir tur sausā āda, ja, slikti mati, nagi, ragi. Kā es saku, ja, tur ir vairāk rādītāji, kas jau liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā. Ja, tas pastāvīgais nogurums, migrēnas, slikts miegs, liekais svars, vai arī, ka cilvēki nevar svaru dabūt, ir arī tādas problēmas, ja, augstas rokas, augstas kājas, ja, tas Depresija. Depresija slikts, jā, pašsajūta regulāri slikta, ja no rīta pamosties tāds pats, kā aizgāja gulēt, īsti atpūties. Slikti. Slikti LV. Tad jāsāk domāt, ka droši vien kaut kas tur nav kārtībā, jo tās ir diagnozes, ar kurām mēs neejam pie ārstiem. Ja mēs taču neejam, nestāstam, man tagad savu sādu, vai piedod, man tagad ir tā. Man liekas, ko traucēs ārstu ar tādiem sīkumiem? Un tas ir arī mūsu laiks. Tas iet uz poliklīnikām, sēdēt rindās starp slimiem un dažādiem, vēl saķert vēl kaut kādus vīrusus papildus, ja. Mēs to negribam, un tas ir tas lielais pluss šiem mūsu testiem, ka tos var uztaisīt mājās, nekur nav jāiet, ja. Uztais testu, iemet paskatīt savu to gatavo aploksni, kas viss tur ir sagatavots un gaidi rezultāts, apskatīties caur internetu ar savu kodu unikālo, kur tikai tu vari piekļūt. 20 lapām par katru sīku un smalku, par jūsu dzīvesveidu, ieteikumi un spējīgi jūs esat to visu saprast un izlasīt. Tas ir ļoti vienkāršā valodā uzrakstīts, un jums pat nevienam nav jāstāsta, un neviens to neuzzina, ko jūs ēdat, neēdat, lietojat, tas viss parādās, un jūs paši varat. Protams, ja jūs vēlaties, jūs varat iet pie savā uzturspeciālista dietologa ar šo te un parādīt, izstāstīt, ja jums ir tāda vēlme pārliecināties, to vienmēr var darīt. Cik es esmu to darījusi, dalījusies, rādījusi, paši ārsti lieto, paši to ir atraduši kā labāko un iesaka, tas ir vislabākais. Tas ir vislabākais, ko jūs varat izvēlēties. Man arī, mēs solījām par jaunību vairāk pieskarties, par jaunību runājot. Es agrāk, pirms 7 gadiem, regulāri gāju uz botuksiem un radiofrekvencēm, jo man vajadzēja taču, lai es izskatos labi. Tie, kas ir taisījuši botuksus, zina, ka no viņiem sāp galva un tie ir toksīni. Tas nav, tā rinda, tas nekas labs nav. Taču man vajadzēja, jo es neminēju sākumā, man ir par 12 gadiem jaunāks vīrs, mēs esam kopā 11 gadus, un tas ir arī man tāds stimuls. Un ar to es vispār sāku skatīties. Drusciņi varbūt no nepareizās puses, nevis par veselību runājot, bet lai es izskatījos labi blakus savam jaunākam vīram. Taču tas man par laimi atveda tur, kur bija jāatveda. Tad, ejot uz dažādām procedūrām, ko es saskāros, kad ir arī speciālisti, kas meklē risinājumus, jo viņi paši, darot šīs te procedūras, sev viņas dara tik daudz, ka viņiem palikusi tik plāna āda, ka tur vairs nevar ne injicēt, nevienu aparātu izmantot.
Un, ir mums arī kolēģi, tā skaitā arī es, mēs esam gājuši, lietojuši un salīdzinājuši, mērījuši šādus biezumus un kvalitāti, kur dermatologi, kosmetologi ir laimīgi, jo šeit ir te var masēt, te var, veikt procedūras, jo ir kur, Viss strādā, ja. jā, ir Man elastība. sajūsmā, viņi saka, tev viss Mhm. izdara un redz uzreiz rezultātu, jo, nu kā, viss labāk uzsūcās, šūnas ir elastīgas, līdz ar to jebkas, ko mēs darām, viss ir pilnīgi citā ātrumā reģenerējas. Nevelti sportisti, ja, viņi arī ir atraduši un daudz ļoti lieto mūsu produktus, tāpēc, kad viņi strādā pie, nu, dzīvo pie paaugstinātām slodzēm, un viņiem ir nepieciešama ātrāka reģenerācija, lai viņi būtu spējīgi sportot un startēt sacensībās, ja. Nu, un ja pie paaugstinātām slodzēm tas strādā, tad, protams, mums, kas esam ikdienas tādi neuzkrītošie sportotāji, ja, tad mums tas strādā pilnīgi noteikti vieglāk vēl, ja, un efektīvāk. Tā kā, nu, tā pieredze līdz šim rāda, ka varbūt mēs tagad tā ļoti eksaltēti runājam par šo visu. Tā ir. Bet mēs esam sajūsmā, un mēs nevaram par to nedalīties, jo tas ir grēks nedalīties par to, ko mēs esam atklājuši. Tas tā kā jūs aizgājuši uz foršu filmu, un tad pēc tam Neteiksim nevienam. Bija tik forši, ka nevienam, ka baigi foršā filma. Nu, mēs pastāstam, jā, to, ko mēs esam saskārušies un kas strādā. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šis būs milzu megatrends pasaulē, jo vairāk cilvēki to uzzina, jo vairāk sāk uz sevi to izmēģināt un lietot, jo vairāk mums pievienojas, jo ātrāk tā ziņa izplatās. Tā kā nāciet mūsu pulciņā, un jūs varat ne tikai lietot, bet arī dalīties ar šo informāciju, jā, un būt viena no vēstnešiem, tāpat kā mēs. Un, jā, kļūt par mūsu partneriem, viss ir iespējams dzīvē, varbūt var ar vēl tālāka ķēdīte notikt, ne tikai pats sakāt, arī savu dzīvi apkārt sev pamainīt un uzlabot uz labo pusi. Jo iespējams nākošo reizi, kad mēs runāsim, tad kāds no jums runās ar mani vai ar Elitu kopā, un mēs satiksimies pie manis vai pie Elitas mājās vai kādā kopīgākā lielākā pasākumā. Tāpēc tie, kuriem radās interese uzzināt kaut ko vairāk par vienu vai otru, vai vēl kaut ko, ko varbūt mēs nepateicām, ko radās jautājumi vai kaut kas, kāda doma, es ielikšu savus kontaktus, un tad rakstiet, un tad mēs ar jums noteikti satiksimies un sazināsimies, vai tuvākā laikā, vai drusciņ tālāk, atkarībā, cik mums daudz būs sarakstā cilvēki, bet noteikti ar visiem mēs jums satiksimies, ar Elitu kopā aprunāsimies, izrunāsim visu, ko jūs vēlaties zināt. Kā mēs varam viens otram palīdzēt. Reku šeit cilvēki raksta. Visus ķecerīgos jautājumus mums nav bail, jo mēs esam. Jā, mēs esam visu jau izmēģinājuši pašus. Ūdeni, ja, šajā ziņā, un manu pārliecību nekas nevar sašūpot šobrīd, tā kā es redzu, un tā kā arī jaunieši arī saka, ka principā viņi redz šajā nākotnē, ja, ka tas ir galvas tiesu pārāk par to, kas ir bijis līdz šim, ka mēs vienkārši kaut ko lietojam pārtikā, piedevs. Jā, un nezinām, ko. Nezinām, ko un kā tas strādā. Nemēram to nepārbaudam. Tā, mēs piedāvājam mērīt, pārbaudīt, lietot un atkal mērīt un pielāgot un katram individuāli atrast to, kas viņam vislabāk strādā. Tāpēc tas ir tāds premium pieeja visiem, ja, tāpēc mēs arī arī solam, ka mēs ar jums satiksimies un aprunāsimies. Nu, ja jūs būs ļoti daudz, runāsim varbūt kopā. Jā, lai lielākā grupā, lai nekavētu laiku, lai katrs saņem. Skatīsimies, tad jau ar katru jums aprunājoties, kā katram ērtāk un kā mēs to varam vislabāk veikt. Te vēl ir komentāri. Super, cik ļoti interesanti, tad absolūta patiesība. Jā, viss strādā, paldies, ka dalāties. Vai būs ieraksts? Man arī interesē ieraksts. Ieraksts būs, šis saglabāsies, viņš pēc laiva ielādēsies, un tad pēc kaut kādām stundām viņš būs pieejams. Un tad jūs varat arī aizsūtīt kādam, kuram jūs gribat arī, lai viņš uzzina, jo šī ir patiešām ļoti vērtīga informācija. Un es komentārā pirmajā atstāšu savus kontaktus, kuru varat uzrakstīt. Salieciet lūdzu īkšķīšus, tas ir ļoti svarīgi, jo tā algometrs
parādīs vēl citiem cilvēkiem, kuriem interesē veselība tieši šo, un jūs jau būsiet piedalījušies, jau palīdzējuši cilvēkiem uzzināt vairāk. Tā kā paldies par jūsu pacietību, ka klausījāties, un mēs noteikti iznāksim ar vēl kādu interesantu tēmu. Nemazām nešaubieties par to. Jā, nu droši vien, Paldies, ka Elīte, paldies. pēc tam vēl detalizētāk, bet šobrīd, jā, tā kopskatam, es ceru, ka mēs apmēram ieskicējām to virzienu, un jā, es vēl varu piebilst, ka es jau 7 gadus esmu ar šiem produktiem, un es netaisos no viņiem atteikties, tāpēc, ka tas ir vienkāršākais un mūsdienīgākais risinājums šobrīd pieejamais. Tā kā es vispār redzu nākotnē, ka mums būs tā kā Apple Watch, ja, kuri uzrāda, kāds jums tur miegs un tam līdzīgi. Es domāju, ka drīzumā mums būs tāda pulksteņa, kas uzrādīs, kāds mums ir balans, kāda mums trūkst vitamīni un minerālu vielas un rekomendēs, kā viņus uzņemt. Tas nav tik tālu nākotne, kā mēs vispār domājam. Jā, vai Tā ne? kā mēs varam kopā iet šo ceļu, paši sevi izglītot, paši savu dzīvi uzlabot un savu labsajūtu celt un līdz ar to darīt lielas lietas. Jā, tieši tā. Tie, kuriem nav pacietības sagaidīt, ka ielādēsies, un tad es varēšu pierakstīt komentāru, mans telefons ir 29 620 619. 29 620 619. Vai kādam ir vieglāk 29 620 619, var atcerēties. Vai arī vārds uzvārds Kadrija Pudova kopā @gmail.com. Es arī ielikšu, kad būs ielādējies komentārā. Paldies visiem! Jā, paldies Atā. visiem! Lai forša diena!